To, ko mēs tur ar seju strādājam, es to mazliet paturēju šodienas semināram, nu, lai arī pārējie varētu uzzināt. Pārējie mums Jā, tā to saprast, sejas kokurs. Jā. Face ID. Zini, kas ir Face ID? Sejas, jā. Nu, jā. Var arī planti. Kaut ko es gribēju tādu interesantu pastāstīt. Domāju, vai sākt vai nesākt. Ar cik ilgi Aigars un... Tā nopietni. Nu, tad... Labi, tad mēs pierādīt sēdīsim. Pārtrauksim. Tad, ko es jums varētu tādu pastāstīt? Kaut ko gribēju par... Tā ir arī viena tāda tēma. Vienīgi es biju domājis, ka mums būs kopējā praksa un tajā kopējā praksā, bet tā kā mums kopējā praksa šoreiz sadalīt uz divām kategorijām, jā, var teikt, pieaugušo kategoriju, nu tāda augstākās pakāpes un visas pārējās pakāpes. Viss pārējais nozīmē, ka viss var nākt, bet pamatā būs kaut kas kopīgs. Tātad laiks, jā. Kas ir laiks? Tad laiks ir tas, ko mēs neredzam. Ja tā mēs redzam tikai izmaiņas laikā. Tad telpu mēs redzam, bet laiku mēs neredzam. Ja pēkšņi kaut kur puteklis ir, puteklis nav, mēs ieraugam šo izmaiņu. Puteklis nav, puteklis parādās, arī redzam šīs izmaiņas. Tad laikā. Tad tālāk, ja mēs ņemam klasisko fiziku vai arī visus jēdzienus, ko mēs skatāmies, mēs parasti skatāmies 3 dimensiju telpu un 1 dimensijas laiku. Un līdz ar to, ar ko tad mēs īsti mēram laiku, tad sanāk sekundes, minūtes, nu tad var teikt, laika mērvienība. Ko tad šis laiks nes sevī? No filozofiskā viedokļa ir vienotais un viņa iekšējā kustība. Ja jūs vēlaties uzzināt, ko nozīmē vienotā iekšējā kustība, tēlēni tas ir sēni. Nevis sēni kā izaugums, bet sēni kā sakne. Jā. Tad, ko nozīmē iekšējā kustība? Nu, tāds tā kā micelis. Tas ir tēls. Ja? To, ko mēs tur saucam kā rizomu, pieņemsim. Un šī iekšējā kustība, tas nav nekāds tāds brīnums, nav nekas tāds varbūt īpaši jauns. Tas ir mūsdienīgs skatījums. Tā nozīmē, ka šeit iekšā notiek kaut kāda kustība. Jūs varat, tīri praktiski pajautāt, un tad, kas notiek iekšējā kustība, ko tas dod? Un, ja es tagad šito pārzīmēšu šeit, tas, ko es tagad daru, tā ir tā iekšējā kustība. Saprotiet? Tad līdz ar to ārēji veidojas
viļņi, tad, nu, un tā tālāk, ja, tad vienkārši vilnis iet. Un šis vilnis ir laiks. Tad tas, kas notiek iekšā, ārēji izpaužas kā savu laiku kustību. Un sanāk šeit kaut kāds apjoms, šeit kaut kāds apjoms, šeit apjoms, nu tā tālāk. Ja? Tad var teikt lokālās esamības. Tā kā mēs arī zinām, ka ir DAO, kurš ir izpausmes vieta, tāda tukšums, kurš ir spējīgs ietvert bezgalu lielu telpu, tādu bezgalu lielu telpu. Tad, lai šo telpu piepildītu, vajadzīgs arī tikpat daudz enerģijas vai bezgalīgi daudz laika. Man tāds tīri praktisks jautājums. Kā jūs domājat, vai tas, ko es tagad uzrakstīju, šajā telpā arī redzams vai nav? Droši vien, ka jā. Droši vien, ka ne, droši vien, ka jā. Tad mums ir divas iespējas. Ja mēs tagad izņemsim no šīs telpas, nu iedomāsim, ka tas ir tā iespējams, izņemsim visu enerģiju no šīs telpas, kas tas būs? Nē, kas tas būs, ko es tagad saucu par enerģiju? Gaisa. Laiks būs vienkārši nesējis. Šajā, nu, tieši šajā telpā būs gaisa. Ja mēs visu gaisu izsūksim, jā, bet kas notiks ar telpu? Stājies punktā. Tātad, pie kā mēs nonācām? Ja būs, nu, teiksim tā, ja būs T0, tad laiks, telpa arī būs attiecīgi. Nu, un tad matemātiski nulli mēs kā punktu uzzīmējam. Tikko mēs uzzīmējam punktu, tad mēs zinām, ka punkti iekšējais tilpums ir mīnus bezgalīgi. Nu, tātad, ja šo punktu mēs atveram, tad mums ir plus bezgalīgi. Tātad, lai šo telpu uzbūvētu, mums vajadzīga enerģija, kas šo telpu turēs rāmjos. Nu, tas taču nav pārāk paradoxāls skats. Tātad, ja ir gaiss, tad mēs gaisā varam uzbūvēt sienas. Ja būtu vakums, un arī par vakumu tas nav nekas īpašs, nu, ja tā ņemam. Ziniet, nu, tādu paradoksu, ka vakumā nav pret ko atspērties, un līdz ar to nav pret ko bremzēt. Nu, ja mēs iedomājamies, ka mēs vakumā paņemam akmeņus kaut kādu bumbiņu un mēģinam viņu mest, tad mēs lidosim kopā ar to bumbiņu. Ja mums nav pret ko atspērties. Tas, ka mēs šeit varam atspērties un mest to bumbiņu, vienalga akmens vai tenis bumbiņu, tad tur mums nav pie kā pieķerties. Un tāpēc mēs, nu, ja mēs tā iedomājamies, ka mēs kaut ko metam, tad, ja mēs arī varētu aizmest, tad mēs ar to lidotu arī tālu. Es kaut kā iedomājusies, man tāds tēls, jā, tātad ir, nu, pieņemsim, metāla tvertni,
milzīgs, vienkārši redzēju vakarīt. Pēkšņi viņa šuk un Salikās kopā, jā. salikās kopā. Es biju iedomājusies, ka tas ir tas vakums, tātad kaut kas aiztaisīts bija par daudz vai kā. Tas... Tur ir tas iekšā, tas vakums, un tāpēc viņš vakums vai bezgaisa telpa. Šajā gadījumā vakums vai bezgaisa telpa, ja mēs to ņemam kā sinonīms, tad ko viņi izdarīja? Viņi izsūca no tās cisternas to gaisu un viņa savilkās. Jā, pilnīgi pareizi. Tas būs, viņi parāda, ka viņi izņēma gaisu. Nu, es arī teicu, ja tēlaini, jo kas palika? Gaisa palika tur. Nu, gaisa varbūt nepalika, bet kas palika? Molekulas. Nē, molekulas, metāla molekulas. Un ja mēs varētu izsūkt no metāla arī molekulas, jā, vienkārši viss pazūst. Jautājums, kur liktos tas metāls tagad? Visas molekulas. Atkal tas ir enerģijas nezūdamības likums. Tad vajadzētu kaut kādam būt konteinerim, kur mēs to visu, iesūcam gaisu, kur? Iesūcējā, jā. Tātad iesūcējā ir gaisa. Un kur būs tās molekulas arī tajā molekulu iesūcējā? Nu, ja tā ņemam. Bet nekur nepazudīs. Bet no tāda viedokļa, ja mēs tagad iedomājamies tādu, to punktu, ja mēs to punktu izvēršam, reku mums ir pilni no tā bezgalība. Tātad, lai mēs varētu kaut ko uzbūvēt, mums vajag kaut kādu atbalstu. Tāpēc arī vakumā nav nekāds atbalsts. Un arī fiziķi, kad tās savstarpēji runā, kā varētu izdarīt tā, lai mēs aizlidojam uz kaut kādu citu sistēmu. Saka, sākotnēji vajag iemācīties lidot ar ātrumu 3000 km/sekundē, kas ir tikai viena desmitā daļa no gaismas ātruma. Tā vienkāršojot. Bet tur ar visu to ir ļoti daudz problēmas. Pat ja iedomājamies, ka mēs to varētu izdarīt, tad pusceļu mēs gāzētu uz priekšu un pusceļu mēs bremzētu. Un, lai mums gāzētu un bremzētu, vajadzīgs tikpat daudz enerģijas. Tad vajag tikpat daudz to kurināmo, jā. Un kad viņi tā paskaitīja, cik daudz to kurināmo vajadzēja, cik to paskaitīja, laikam 3 mēnesis apjomu, lai pietiktu enerģijas aizlidot uz kaut kādu to citu planētu. Bet kādam izmēram jābūt tam kuģim, kaut kur tur, kaut kur 600 hektāru laikam, tādam nelielam kuģītim. Bet, lai viņu lai viņu iestumtu, tur arī ir savas nianses. Jo, ja mēs uzreiz viņu iestumjam, tad kas ar mums notiek? Mēs iesim punktā. Tā kā mums arī vēl jāpierod. Tur ir visādas tādas, tīri fizikāls parādības. Tātad, kas ir tas laiks? Laiks ir enerģijas nesējs. Un, ja jūs tagad domājat, tad ko jūs darat? Jūs savu laiku gluži tāpat kā vienotais ieliekat šajos burbuļos. Un tālāk ir 2 iespējas. Viena iespēja dzīvot kā vienotais, iekš sevis. Rezultāts. Vienkāršot onkoloģiju. Un otrs ir pasaules gribas virzienā, kur arī vienotā attīstības virziens, ja tā ņem. Tas arī tas pats virziens. Bet, lai vienotais varētu attīstīties, viņam vajadzēja, šajā gadījumā mēs esam vajadzīgi, lai mēs to visu varētu arī redzēt. Un, ja šajā kustībā tad mums savs laiks paliek vienmēr priekš sevis. Pārējo mēs izmantojam pasaules laiku. Tātad, laiks kā tāds.
ir enerģijas nesējs. Un nākošais jautājums par enerģiju. Kādā stāvoklī ir enerģija? Labi. Kādā stāvoklī ir visums šodien? Visums stāvoklī. Labi. Sākotnējais enerģijas stāvoklis, kad izvēršas, ir nekāds. Nekāds. Vienkārši ir enerģija un viss. Šodien ir sačupojies. Kā Saules sistēma vai galaktika. Un starp visu pārējo ir tukšums. Tātad ir sačupotas tās galaktikas un starp viņām nekas. Nekas nenozīmē, ka nav nekas. To mēģina nosaukt par tumšo enerģiju vai tumšo matēriju. Bet tā kā nevar tumšā tikai tāpēc, ka nevar noteikt. Mēģina kaut kā uzķert, bet nesanāk. Labi. Tātad sākotnējais enerģijas stāvoklis ir nekāds. Un ja mēs tagad pieejam pie šitās istabas, bet tādā lielā mērogā, katrs no mums atsevišķi pienākam. Tā ir tā pirmatnējais stāvoklis. Ka nekādā stāvoklī nav. Tad kas notiks ar šo enerģiju, kad mēs pienāksim klāt? Šeit. Pieņemsim, šī telpa, pie kuras mēs pienācām. Kā kustība ir, tās vibrācijas kaut kāds jau būs, mainīsies. Mājas nebūs. Kas tad? Mājas nebūs. Ugunīgi. Jautāsim Aigaram. Jā. Lūdzu. Čēsdīgi. Meitenes meklē atbildi. Ja mēs pienākam pie šīs telpas, iedomājamies, ka mēs pienākam pie šīs telpas, kā Aigars tikko pienāca. Un šajā telpā ir enerģijas sākotnējais stāvoklis, kurš nav nekāds. Tāpēc arī nekāds stāvoklis nav. Ja ir stāvoklis, tad jau ir kaut kāds. Tad tur nekāds. Tāpēc mēs sakam nenoteiktības stāvoklis. Pienākam klāt. Kas notiks? Aigar, tev tas ir tagad jāmēģina atbildēt. Mēs te ienāksim ar savu stāvokli, ienesīsim savu stāvokli. Kāds ir tavs stāvoklis? Kaut kāds. Kaut kāds. Kas labi? Ja bija nekāds, tad man Bija kaut kāds. iedomājās. Un skatieties, ja nekāds, tad nekas nemainīsies. Jo tas ir vienāds ar to stāvokli, kas ir šeit. Tagad Ilvī pajautāsim. Čau, Ilvī. Jā, tas speciāli tev. Jā. Ja tu ieej telpā un tavs stāvoklis ir nekāds. Nekāds. Un telpā ir enerģija nekādā stāvoklī. Tad kas notiks? Atbildes divas. Nekas vai lielais sprādziens? Nē, labi, lielā sprādziena vietā pateikšu, taksists no Bolta atbrauks. Tur pirmo atbildi aizmirst, jā? Telpā nekāds enerģijas stāvoklis. Tavs stāvoklis arī nekāds. Kas notiks? Kas notiks? Nekas nenotiks. Nekas. Kāpēc? Tāpēc, ka stāvokļi vienā. Nekas nemainīs. Nekas nemainās. Nekāds satiek. Jā, nekāds satiek. Un nekas nenotiek tikai tāpēc, ka viņi ir vienas dabas.
Šajā gadījumā nav nekāda mīnus. Vispār ne mīnus. Tur nav, redziet, tur tas moments, ka nekas arī nav. Jā, bet ja būs mīnus un plus, tad uzreiz kaut kas parādījās. Nu, piemēram, ja tu saki mīnus, tad uzreiz parādās plus. Jā, tas pagaid līdz saprotamam smadzenēm. Un šis stāvoklis mums ir sasniedzams, tas saucamais neitrālais stāvoklis, ar ļoti lielu iekšējo darbu. Vai tad, kad cilvēks dienu pirms aiziešanas, jo viņam tiešām nekāds stāvoklis. Viņš negrib ne mirt, ne dzīvot, viņam patiesībā vienalga. Tāpēc arī, ja gadījumā cilvēkam kaut kas sāpē, viņam pārstāja sāpēt. Nu, arī kaut kāds uzlabojums tāds negaidīts notiek. Tagad nākošais jautājums. Ja mēs sapratām, ka nekas nenotiek, tad reku šeit nekāds stāvoklis, un mēs atnākam tagad jau kaut kādā stāvoklī. Piemēram, vai Ilvija ienāca kādā stāvoklī? Kavētāja stāvoklī? Vai priecīga cilvēka stāvoklī, ka tik labi, es tagad pēdējā ienākšu, man visi ieraudzīs. Labā stāvoklī loģiski mainīsies. Uz ko mainīsies? Kaut ko jau citādi. Uz to stāvokli, kas ienāk. Jā, mainīsies uz to stāvokli, kas ir iekšā. Tātad telpa, kurā ir enerģija, kura nav nekādā stāvoklī, ienākot iekšā tajā, vai pieejot, pat neienākot vēl tajā telpā iekšā, pieejot vienkārši klāt pie telpas, pieejot pat tur vēl, ja kaut kur uz Dainas ielas. Jau šajā telpā mainīsies stāvoklis. Un pienākot pie šīs telpas, ieejot šajā telpā būs tas, ko radīja tas, kas nāca, kamēr nāca pie šīs telpas. Tas te arī būs. Vienalga. Smaka, mīnusi, plusi un tā tālāk. Vienalga, tas ir tas šobrīd, saprotiet, stāvoklis. Un kāpēc tas ir būtiski? Būtiski ir tikai tāpēc, ka jāsaprot, ja jūs esat miera stāvoklī, tad jūs redzat, kas jums parādās pretī. Ja nav miera stāvoklis, tad jūs redzat tikai sava nemiera stāvokļa attēlojumu. Un neko citu. Bet, ja mēs esam zinātnieki pētnieki, un mēs pienākam pie šī stāvokļa, kurš ir tā saucamais kvantu stāvoklis, tad jau ir kaut kas, bet mēs vēl nezinām, kas. Tad kā mainīsies kvantu pasauli attiecīgi zinātnieki? Jā. Ja viņš meklēs daļiņas, parādīsies daļiņas. Meklēs, jā, var arī smaku atrast. Tātad tā enerģija, kura ir nekādā stāvoklī, izpaudīs pētnieka, teiksim, stāvokli, ja tā. Pareizāk sakot, pētnieka meklējumu. Bet šeit ir arī savi paradoksi. Piemēram, jūs zināt, ka ir kvanti.
Un varbūt jūs arī zinat, ka ir kvarki. Nu, tādu varbūt dzirdēju. Un neitroni, protoni, man šķiet, ka protoni. Jā, protoni. Sastāv no 3 kvarkiem. Kuri nedalām? Nē, nekad. Lielākā sistēma. Nekad nav dalām. Mēs jau domājam, sākumā tad arī. Protams, nav dalāms. Ne, viņi nav dalām. Tas, ko mēs izdarām, uzspridzinot, nu tāds, uztaisot neitronu bombu vai vēl kaut kādu bombu, mēs vienkārši ko izdarām? Mēs to neitronu izstaipam, bet nevaram sadalīt. Un tas, ka viņš izstaipās, nes tādu lielu postu. Tas ir svilums, jā? Jā, Tas tā kā aiziet. jā, Tā kā nāk apkārt. jā, jā. Un tas ir tas, kad grib pieņemsim elektronu. Elektronu dabūt prom no orbītas. Viņu nevar dabūt prom no orbītas. Nu, ja ņem vārdu orbīta, jo tur orbītas kā tādas nav, tas ir tāds vecs redzējums. Bet viņu var izstaipīt. Un kamēr viņš izstaipās, tad viņš iet pa trajektoriju tādu. Tad redziet trajektoriju, kuru mēs vienkārši attēlojam, bet tas tā nav. Saprotiet, mēs tā viņu aprakstam, bet tas tā nav. Bet viņš nav šeit, šajā robežā. Viņš kaut kur atnāk uz šejienu. Un aizejot uz šejienu, skatieties, pa ceļam, kuru viņš neveic, viņš pačiep enerģiju. Saprotiet, viņš aiziet, kur viņš neiet. Un atnāk atpakaļ, no kurienes viņš nav gājis prom. Tā ir kvantu pasaule. Un pa ceļam viņš pačiep enerģiju. Stāvoklis mainās. Kāds cits nebija līdz tajā vietā? Nevar. Tāpēc arī tās teorijas, kuras mēģina tālāk aprakstīt, ir smalkākas, bet tas viss ir saistīts ar to matērijas daļu, kur ir redzama. Bet ja jūs padomājat kā analoģiju, ja tagad mēs ņemam enerģiju kā tādu kopīgo redzējumu, ka pieejot pie šīs enerģijas, enerģija tikai attēlos to, jā, ko mēs gribam. Nevis to, kas tur ir. Vai otrs attēlos to, kas tur ir, ar kādu nolūku? Mainīt. Nē, mainītu, tālāk šito mainītu. Pat turpinu to domu. Mainīt nevar to. Nē, vēl nē. Nē. Skatieties, tātad es gribu, lai man priekšā ir dators. Nu, re, kur viņš man priekšā dators. Forši. Es esmu māls. Tagad es gribu, lai man priekšā ir tur skaļrunis. Forši, man ir skaļrunis. Es vēl kaut ko gribu. Nu, tātad es esmu tāds bērns šitajā visā visumā, kurš grib šito un tā tālāk. Tā ir izpausme vai tā ir neizpausme? Neizklausīt. Nu, izskatās pēc neizpausmes. Tur ir izpausme. Izpausme tam priekšā. Tagad man pretīm parādās dators. Jāiemācās ar mums strādāt.
Otru nesapratāt, ja, kāpēc dators parādījās? Viņš jau tur ir un viņš vēl parādās. Protams, ka viņš tur ir un viņš parādās. Kāpēc viņš parādās? Pēc, ka ieraudzīju. Nē. Tiešāk par darbu. Šobrīd tas ir tas, kas vajadzīgi kaut ko darīt. Nē, tas ir tas, ka viņš parādās man darbam, lai es varu sevi izpaust. Nevis darbam kā darbam. Mēs jau tā domājam. Nevis darbam kā darbam ar datoru, bet lai es varu izveidot šo datoru. Nē, lai es varu datoru izveidot. Tā, darbs atrod darītāju. Tāpēc arī mūsu priekšā, nu, ja tā ņem, parādās tikai tas, mūsu priekšā parādās tikai tas, kas mums arī jādara. Tas, ko tā kā varam izgudrot, tā var teikt. Var teikt, ko izgudrot, jā, īstenot, jā. Un tāpēc es parasti saku, tā kā es neesmu Meņģeļejevs, tad man tabula neatnāca galvā. Meņģeļejevam atnāca. Viņš saka, klausies, uzzīmē man. Nu, aptver, ja? Bet viņam atnāca tāpēc, ka viņam jau bija visas zināšanas par visiem šiem elementiem. Tātad, ko viņš? Atrada jaunumus. Viņš iegāja iekšējā klusumā, un tabula viņam parādījās priekšā. Tabula parādījās priekšā, lai viņš varētu izpaust sevi. Līdz tam nebija izpausme. Bija pētnieciskais process. Izpaust sevi vēl saprotamāk. Dot jaunu kvalitāti tam, kas vēl nav bijis. Redziet, dot jaunu kvalitāti tam, kas vēl nav bijis. Tātad Meņģeļejevu tabula nebija, viņa bija, bet viņa nebija. Un viņš Meņģeļejevu tabulai iedeva jaunu kvalitāti Meņģeļejevu tabulu. Izklausās jocīgi, bet tātad var teikt, tagad var sarežģītāk teikt. Meņģeļejevu tabulas, jebkuras sistematizācijas pirmtēlam, pirmtēla tēls bija Meņģeļejevu tabula. Tātad turpat ir Excel, Lotus un pārējās tabulas. Nu, ja tā ņemam kā pirmtēlu. Nākošais solis, tātad mēs ieraudzījām to, kas mums ir jāizdara. Saprotiet, to, ko jūs ieraudzījāt, tas jums arī jādara. Paradoks. Nemieris. Nu, viens ir nemieris, otrs ir savu vēlmi cilāšana. Vēlmi, kuras nav tavas. Pielaikos jau visādas. Jā, visādas opcijas. Bet galvenais, ko es gribēju, jums tā dot tādu, izpratni, ka, ja mēs tagad runājam par to pašu laiku un kā enerģiju, ka laiks atnes, gluži tāpat, kā es tagad teicu par to tēlu, atnes to tēlu. Tēlu, kuru mēs esam spējīgi uztvert. Un tas arī ir darbs cēlonim. Nevis metode darbs cēlonim. Bet tieši darbs cēlonim ir ieraudzīt tēlu,
kuru tālāk vajag īstenot. Laiks atnest, tas ir no viedokļa, ka tu vienkārši atnāci, uz to lietu, piemēram, uz šejienu, vai ne? Lai strādātu savu viņa seksu metodē, vācu laiks mums atveda no tāda viedokļa. Un tie darbiņi, kas saskarēja, tātad laiks ir mums viss, kas savieno īsti no tāda viedokļa. Šajā gadījumā šeit mūs savieno kopīgais darbs. Laiks mūs šajā gadījumā nesavieno. Mēs esam iemācījušies laiks dzīvības nesavīs. Un dzīvības nesējas vai dzīvību atverošs, man šķiet, ir. To var paskatīties maksimums. Un kāpēc es teicu, ka mums ir divas iespējas. Viena iespēja, ka mēs pienākam un to, ko mēs vēlamies, uzzīmējam telpā, ar to pēc tam ir jādzīvo. Un otrs, ka mēs sastopamies ar to, kas vēlas, lai mēs to īstenojam. Atšķirt. Andris tagad mums pastāstīs, kā atšķirt. Smalki. Īstenības smalkumiņš. Pienāk tas, kas ir jāīsten, tad tas būs pienesums. Tas nebūs. Labi. Viņš grib nozakot, Pienesums. Tev sarežģītāk, ja? Nebūs, tas ir daudz īstenot. Tas ir nepieciešams. Tas mums laika darbs. Tātad, mums jautājums ir tāds, kā atšķirt, ja? Parasti jau iekšēji tev patīk vai nepatīk, vai tu patīkams jūtas vai nav patīkams jūtas. Jā, tur dvēseli var. Tāds filmas. Tur var būt dvēseli, bet dvēseles balss ir jāsadzird un noteikti no viņas ir arī jādalā. Ja jau dvēseli ir atdzīvinājis gars, te jau mēs esam. Dvēseli kalpo garam. Nu jā. Man vajag lidot uz turieni, dvēseli saka, labi, tūlīt nopirkt biļetes. Nerunā pretī. Nu, ja tā ņem. Nu, ja tāda piemēra. Bet, kad gars rīkojas, tur ir cita darbība. Nejauciet. Ja gars rīkojas, tur uzreiz cita darbība būs. Mēs pagaidām par enerģiju, par laiku. Mūsu jautājums paliks tāds, kā atšķirt. Tas, kas ir jāīsteno, nevienmēr ir tas patīkamais. Sajūtās noteikti, ja. Es no tāda viedokļa, tur, kur šķirās, tur, kur divi šķirās, un tas nesīs rezultātā abiem diviem labumu, tajā brīdī viņi saka, atšķirties, man tu tik labi, nu beidzot, abi divi, ja? Nē, parasti ir. Es tev veltīju jaunību, ar tu man. Redz, kā Antra zina, kā uztaisīt skandāli no kā. Nu jā. Tā sajūta, patīk, nepatīk, tas jau noteikti ir kaut kāda. Ar to, ko mēs jau nemākam, lai iemācītos.
Nu, jā, jautājums tomēr paliek pagaidām, ja tāds atklāts. Kāds šķiet, vai tas ir tēls, kurš mums jāīsteno, vai tas ir blakus guļošā meditācija? Tad arī tas risinājums īstenojums atnāks viegli. Atnāks viegli pēc 21 gada. Jā. Ko Pavaroti viņš tā arī saka, paņemt vienu oktāvu vai divas oktāvus no apakšas uzlikt uz augšu, tas ļoti vienkārši. Vienkārši uzliec un viss. Tepatās taču tev nav jālēc. Tepat divas oktāvas, nekur jau nav jāiet. Nav nekur jāiet, tepatās tajā pašā vietā. Pēc tam piebild, tikai 20 gadus jātrenējas. Protams, ne ka par 5 minūtēm dienā, bet 8, cik tur stundas viņam dzīvo. Tā viss vienkārši. Tā kā redz, tu jau pareizi saki, būs viss vienkārši. Tu tikai un vienkārši. Kāds šķirt? Saprotiet, tad, kamēr mums nav nobriedis mūsu gars, mēs atšķirt arī nevaram. Jo mums pārsvarā darbojas dvēseli. Un nojaust mēs varam, bet ļoti īsā momentā. Smadziņu darbībā tas ir 1/10 daļa sekundi līdz pussekundei, tāds neliels posmiņš, kad tas jaunais ienāk. Ja mēs runājam par dvēseli, tad viņi saka, nē, to nevajag darīt. Tāpēc viņi saka 2 reizes nevajag darīt. Pirmo reizi, kad ir jaunais, un otrā reize, kad viņi mēģina čakarēt smadziņas. Tad es varu saprast, ka otrā reize tad ir jādara kaut kā. Nē, šajā gadījumā dvēseli veido apstākļus, un ja mūsu gars vēl nav nobriedis, nav atdzimis, tad visu pārvalda, vismaz mēģina dvēseli. Dvēseli veido apstākļus dažādus. Piemēram, es toleti, vai es eju toletē, tu papīri mētājās, Piemēram. darbs man pacelt un novākt, vai atstāt apkopēji to novākt, tas būs viņas darbs. Te ir atkarīgs no tā, kādā dzīves posmā tu atrodies. Un ja tu atrodies tajā dzīves posmā, kad tu sakārto savu iekšējo pasauli, protams, ka tu dari visu, lai tavā iekšējā pasaulē, kas ir kārtība. Jā, un tev nav kaut kāds tāds smags darbs vai vēl. Tu vienkārši to kārto tikai tāpēc, ka atmiņā būs kas? Rezultāts. Piemēram, tīrs apkārt tam pašam podam. Bet, ja nav šis apzinātais posms, Bet apzināties var atstāt arī apkopēji. es vēlreiz saku, šeit atkarīgs tomēr no tā Apziņas. posma, kurā tu esi apzinātā kustībā. Jo tiešām ir jāatstāj apkopēji. Bet citreiz tu zini, ka apkopēji neredz to. Jautājums, kāpēc neredz? Negrib redzēt. Ko tad? Negrib redzēt. Nē. Arī? Viņai tas ir ok. Jā. Tā tāda ir faktība. Pie- Viņai tā nav nekustības. Jā. Jā. Normāli. Mēs pierodam pie attiecīga skata. Tātad atšķirt. Ja tēls jums ir pilnībā saprotams, Tu spēj izdarīt. nē, tad tas ir jūsu pašu veidotais. Ja viņam būtu jābūt kaut kam, ko ir jāpabeidz. Kur vajag piestrādāt? Vai piestrādāt, tad viņš būs neskaidrs. Jā, pilnīgi pareizi.
vēl vajag padomāt, kā to īstenot. Viss pārējais būs skaidrs. Tā vajag pildu pūles vai kaut ko izdarīt. Jā, pildu pūles. Un Tālāk? Tā ir prieks, jā. Ko tad? Un tas prieks, kā emocija, emocija, bet kā jauns ķermeņa. Rezultātā, kad būs rezultāts? Jā. Procesā var būt. Procesā tur var būt, jā. Ja mēs tajā brīdī staigājam vēl pa kvadrātu, tad katrā stūrī būs šis gandarījums. Ja mēs ejam jau pa apli, tad katrā punktā būs gandarījums. Tāpēc arī spilgtu gandarījumu jūt tas, kas iet pa kvadrātu, un kad viņš sāk iet pa apli, viņš to gandarījumu nejūt. Nē, tāpēc, ka viņš tā kā visu laiku pieredz. Dabiskais stāvoklis. Un tāds vienkārši jautājums, kāpēc, piemēram, vajag tur gāzēt, brauc, piemēram, ar to moci skaļo vai mašīnu kaut kādu tur to skaļo un tā tālāk. Kāpēc to cilvēku dara? Vai mūziku skaļi taisa, vai vajag ballītes, vai... Jā, vienkārši vajag sevi psihiski izbīdīt no kaut kāda stāvokļa, lai būtu dzīvības sajūta. Tāpēc arī cilvēks veido grūtības, lai pēc tam šīs grūtības pārvarētu. Bet definē, ka šīs grūtības viņam bija izveidotas. Jā, kustība, bet šajā gadījumā, ja viņš nejūt kustību sevī, tad viņš jūt kustību tikai ārēji. Vai jūs izklaidē? Savā ziņā. Nē, šajā gadījumā mēs nerunājam par izklaidi vai vēl kaut ko. Mēs runājam par enerģiju tikai. Tā, lai astrālais ķermenis sāk vibrēt. Jā, piemēram, emocijas, sajūtas, lai sajūtās ir. Citā līmenī. Jā, citā līmenī. Mums ko pastāstīt citi. Piemēram. Ka tās pietrūkstās iekšējās kustības un tad potenciāli ar ārējo. Jā, bet tagad atkal atgriežamies pie tā stāsta. Mēs esam kaut kādā stāvoklī. Mums priekšā ir telpa ar bezgalīgi daudz enerģijas. Un mēs sākam vienkārši līgoties vai kaut ko tur darīt, lai ko darīt. Lai sevi izsist no tā stāvokļa, kurā esam, jo mums pagaidām nebija nekāds stāvoklis. Un tas stāvoklis ierakstās iekšdauni. Tas cilvēkam ir ierastais uzreiz. Viņš to nejūt uzreiz. Viņš to nejūt. Viņš pie tā pieroda, viņš to vairs nejūt. Tāpēc, ko vajag vēl lielāk? Un ja mēs runājam tagad par to, vai tas ir mūsu darbs, vai tā ir miesiskā darbība, miesiskā darbs, vai miesiskais tā darbojas, tad loģiski, ka tas būs miesiskais. Jo miesiskais neredz tajā visā tukšumā iespējas. Miesiskais redz iespējas tikai tad, kad ir kaut kas, ko var sataustīt. Jūs teicāt, miesa ar ugunīgo enerģiju nesūša. Miesa ar ugunīgu? Jā, enerģiju nesūša. Jā, ugunīgi nebija. Nebija? Nē. Vienkārši. Iedomāju. Jā, tu teici par ugunīgu. Tātad saprotiet, ja jūs vēlaties, skatieties, ja jūs vēlaties strādāt cēlonī, nevis cēloņu seku metodē. Cēloņu seku metodu jūs jau tāpatās strādājat un
Es nevaru teikt, vēlaties vai nevēlaties. Tāpat tās to darat jau cik gadus. Bet ja jūs vēlaties strādāt cēlonī, tad jums vienkārši jānomierina. Un tas, kas jums ir jādara, tas nozīmē, tas, kas jums ir jāīsteno, stāvēs jums priekšā. Tikai tēlveidā. Un tāpēc jums būs jāpiepūlas sākotnēji vismaz pirmos 20 gadus. Lai iestrādājies, tad, lai mēs pierodam pie šī viegluma. Ir saprotams, par ko es runāju šobrīd? Vai iespējams, ka ir. pieņemsim, es saku cilvēkam, vajag izdarīt tādu un tādu darbu. Tur nav nekas jauns, tur nav nekas super jauns, tur nav jāiet, jāskatās cēlonī, kaut kas tam līdzīgs un tā tālāk. Vienkārši kaut kādu darbu. Un es tikai pasaku, un jau jūtu smagumu galvā. Kas notiek? Agrāk nejūt. Nav tik būtiski, kad sāku just, jā, to smagumu. Bet agrāk nejūt. Tad ko es jūtu? Jā, pretestību. Bet ne pretestību, ka es stumju to datoru un ka viņš it kā pretojas man. Nē, bet tieši pretošanos. Tā ir enerģija. Nē, nē. Tas ir spēks. Nē, kāpēc apstādina? Nē. Nepieņem. Darbu. Nepieņem to darbu. Un tālāk, kāpēc nepieņem? Tāpēc, ka tas ir pārāk vienkārši. Un tas ir tas, ko mēs darām cēlonī, ar ko pēc tam jāstrādā cēloņu seku metodē. Tā vietā, lai stāvētu un sagaidītu, kad cēlonī izveidosies tēls, kurš tālāk ir jāīsteno, mēs ar savu spēku izveidojam cēlonī, vienalga pauguru, piemēram. Un tagad tas paugurs stāv mūsu pašu priekšā. Un tagad tēlu savā izpratnē. Nē, vēl nav nekāds tēls savā izpratnē. Tur vēl nav tēls, jo nav uz kā tā tēlu uzzīmēt. Tad, kad izveidojas tā siena, tad jau uz tās sienas var mierīgi zīmēt. Un cilvēks sajauc to, kas viņam parādās, ar to, ko viņš uzzīmē. Tātad, ja mēs tagad ņemam skolotāju un mācekli, paņemsim, jā, mācekli. Ko redz skolotājs mācekli? Sevi. Sevi bijušu. Tāpēc visi mācekļi izlecienu pārējais viņam ir zināms. Kāpēc skolotājs ņem to mācekli? Tur jā, pilnīgi pareizi, es Anitei piekrītu. Viņš redz viņā nākošo vismaz meistaru. Bet viņš kļūst par skolotāju, tā ir viņa iekšējā vēlme. Nav tā, ka procesā arī tas skolotājs to var iegūst, ieraugot kaut ko jaunu. Ja viņš ir skolas skolotājs, tad viņš ieraug, protams.
Viņš beidzot saprot kādā momentā pēc 20 gadiem, ko tad viņš māca. Jā, ko tad viņš pasniedz. Viņš saka, jā. Jā. Un kāpēc jūs vēl nevarat to saprast? Bet skolotājs, ja mēs ņemam tādā ar lielo burtu skolotājs, viņš jau rada, viņš neredz neko jaunu. Jo viņš ir tas jaunais. Protams, ka, ja mēs runājam par skolotāju kā fizisku personu, kurš dzīvo tagadnē, tad viņš redz to jauno, kas attiecas uz cilvēces attīstību. Bet tad, kad viņš aiziet, tad viņš arī aiziet. Cilvēks paiet kaut kādu gabaliņu, ko viņš redzējis, tas skolotājs, tālāk. Jābūt noteikti nākošam skolotājiem vai skolotājiem, ja tā ņem, kur redzēs tālāk. Tātad, ko redzēs? Tukšumu, kurā veidosies tas, kas tukšumā parādās, ar to, ko skolotājs tur ieraksta. Tas ir jaunrads, tā saucamā. Tas ir Davo ierakstīts. Šeit ir no vienas puses radītājs, no otras puses ir cilvēks. Tātad atgriežamies pie darba cēloņa. Tad kāda nosacījuma vajadzīga, lai redzētu cēloņa tēlu? Ir dažādi. Piemēram, ļoti vienkārši nosacījums pagulēt un ieraudzīt sapni. Jā, viņš var būt cēloni nesējis. Kā mēs to uzzinām? Kad mēs redzam, ka tas, ko redzējām sapnī, īstenojās. Cēloņi nesēja. Ja mēs redzam sapnī kaut kādu vietu, kurā mēs nekad neesam bijuši. Vismaz es teikšu, šajā izpausmes periodā. Un mēs uz turieni atbraucam, un pēkšņi mēs saprotam, ka tas ir tas, kas mums jau, kā zināms, ir déjà vu. Tad tas sapnis īstenojās. Rekur bija cēlonis, rekur seks. Tad tas, ko tu šodien uzskati par jaunu, patiesībā jau tevī dzīvo labu laiku. Jā, viss pareizi. Nevis kā ārējās formas, bet kā iekšējais stāvoklis. Tāpēc, lai mēs cēloni ieraugam, sapnis, tālāk, kas var būt intuīcija, kas vēl var būt? Labi sakārtotas zināšana. Kā Meņģelievam par elementiem. Un viņš ieraug tabulu. Kā sakārtot elementus. Zināšanas labas nozīmē, ka ir loģika šajā zināšanās. Izrādās, cik vienkārši. Un tālāk jautājums. Domāšana ir emocionāla? Nav. Nē. Domāšanas emocijas ir reakcija uz. Jā, bet šajā gadījumā es gribu, lai jūs skaidri priekš sevis saprotat, kur tad mēs varam redzēt domāšanas procesu. Ja jūs paņemat
Excelī. Ailītē ierakstat vienādību zīmi 1+1. Tā ir loģiskā operācija. Būs, uzspiedīsiet enter, būs 2. Ne, vienkārši būs 2. Tur nav kāda vienādības zīme. Ak, kāds šis plusiņš nav pietiekoši plusiņš, vai plusiņš ar mazu ķeksīti. Vai rozā plusiņš. Ja tātad domāšanā viss šitas liekais nav. Tāpēc arī domāšana ir tāds īpašs instruments, pateicoties kuram mums veidojas domāšanas miers. Un kā pabeigt operāciju. Variet pie nākamās operācijas. Un tāda loģiskā operācija. Nu, un tad tas laiks arī nes visu laiku ko? Tā tēla informācija un tēla enerģija. Tad, kur mēs varam pasmelties enerģiju tēla īstenošanai? Pašā tēlā. Ja mēs garām tēlam, tad enerģija, kur mēs ņemam? No saviem resursiem. Tāpēc šis posms, kad mēs to līdzsvaru dabūnam, ja jūs iedomājaties to svārstu, tad šis augšējais punktiņš ir punkts starp budhjālo līmeni un cēlonības līmeni. Un tad ir tas svārstiņš. Tikko šis svārsts pareizāk sakot, šis svārsts iet šādā kustībā un katra puscikla kustībā viņš vienreiz trāpa pasaules gribā. Tāpēc mēs visi to pasaules gribu jūtam. Bet tā kā šunka var būt liela, tad mēs nemaz nepamanām. Tāpēc ir nervu sistēma pamanīja nervu sistēmu. Es saku, ne tagad. Tātad, ko tad mēs no laika viedokļa jums daram matricās? Net kā vienkāršs jautājums, pareizi? Tātad. Jā. Tas nozīmē to, ka viedokļi mēs ieraugam šīs iespējamās izpausmes. Tas piesavināts, tad atdodam pasaulē atpakaļ to laiku. Jā, mēs atdodam atpakaļ laiku, bet vēl ko mēs izdaram? Tātad šeit ir kaut kāds tēls. Mēs viņu ieraugam. Tas ir izveidots laikā. Jā, laikā un ar laiku. Visu. To mēs sapratām. Jautājums ļoti vienkārši. Mēs tiksim skaidrībā ar šo tēlu, nestrādājot cēloni? Tātad mēs tiksim skaidrībā kaut kādu laika posmu. Jā, pilnīgi pareizi. Un tāpēc strādājot cēloņu seku metode, vai pareizāk darbs cēloniem, kā goča metode, mēs ietaupam laiku
lai šo veidojumu saprastu un atgriežam laiku laikam no laika viedokļa. Ko mēs sev iegūstam? Kā tas ietekmē mūsu? Padarīt darbu sajūtu. Jā, pilnīgi. Vienkārši padarīt darbu sajūtu. Neko vairāk. Jo mēdz būt tāda kļūda, ka mēs domājam, ja mēs strādājam ar citu, mums arī tas būs, tas arī sakārtosies. Nu, es tad, piemēram, es domāju, ka uz tādu pavisam praktisku piemēru. Anita labo zobus, jā, un tagad labojot mums zobus. Mani zobi palielināja sadējā. Jā. Augriezd. Jā, bet viņi, bet viņi ne tikai jau griezdamies, viņi vienkārši krīt ārā visu laiku. Un kāpēc krīt ārā? Tāpēc, ka nāk ārā. Un, ja paskaidrs, cik zobus viņi salabojas, tad cik zobi jau tur tāda vesela kaudzīte ar saviem zobiem, kuri ir iznākuši. Vairākas rindās. Un pagaid vēl vairākas rindās. Jā, ziniet, ja, ka haizivīna sākumā nebija zobi. Nu tā, ja, zobi bija zvīņas. Un tās zvīņas iegāja mutē, tad, kad vajadzēja sākt ēst citādāk. Nu, labi. Tā ir antropoloģija. Antropoloģija, nevis antroloģija. Labi. Redziet, to jūs sapratāt. Tātad, ja jūs vēlaties ietaupīt savu laiku, pirmais, nu, ja jūs nesaprotat tēlu, tad skatieties cēlu un saku metodi. Ja jūs saprotiet tēlu, tad nesteidzieties aprakstīt tēlu, pirms tēls nav pilnībā parādījies. Mēs kļūdamies no tā, ka mēs iekšēji pasteidzamies. Jā, pilnīgi pareizi. Un saprotiet, tās tādas nelielas kļūdas uz 7 gadiem, uz 14 gadiem, uz 20 gadiem. Un arī stāvoklis, ja tā ņem, ka tas, kur mēs pasteidzāmies, tad tas, ko mēs varējām tur saņemt, tagad mēs pēc 7 gadiem saņemam 7 reizes mazāk. Nevis kā ļaunums, bet vienkārši, ka mums jāpieņem tagad tas mazums. Tad mēs varējām saņemt šito mazumu. Šeit mēs jau saņemam šito mazumu. Jo nepaņēmām šeit tikai tāpēc, ka bija pretestība. Un tas ir tas, ko es parasti, agrāk, līdz kaut kādam laikam, es mēģināju tā kā pierādīt, paskaidrot, vēl kaut ko tur izdarīt. Tagad es jūtu, ka ir pretestība, vienkārši nedodu. Es vēl neesmu iedevis, ja es teikšu tā, jau pretestība sāks. Tad es došu tam, kurš nepretojas. Kāpēc? Agrāk es to nedarīju. Agrāk nav tik būtiski. 10 gadus atpakaļ, 20 gadus atpakaļ, 1 gadu atpakaļ. Tur bija jāpielieto spēks, jā, bet vēl arī tam grūtāk. Bet vēl ko mēs līdz kaut kādam momentam nesaprotam. Ja es tagad paņēmu un iedevu, tad uzspiedu tam cilvēkam šito.
Sēmas līdzi garīgajā pasaulē viņš. Nu, pagaidām bez garīgās pasaules. Viņš var nesaprast no tā viedokļa. Viņam sauc. Skatieties, jūs uz turieni skatāties, uz viņu. Es jūs atgriežu no turienes, no tā skata, un skaties uz sevi. Savs spēks, savs ir Ko tad? Nevajag izniegt. Nu, pagaidām jūs vēl to nesaprotat. Jā. Tad, kad jūs saprotat, tad būs vēl kaut kas interesantāk. Bet kas jums būs jādara? Galvenais nevis tas, ko viņš tur darīs, nedarīs un tā tālāk, bet kas jums būs jādara? Jā, jāstrādā viņu vietā. Tad, kad mēs vēl to nesaprotam. Bet pie kā jāstrādā viņu vietā? Pie ārējā darba, ārējais pofīgi. Pie iekšēji. Tas nozīmē, ka mēs uzņemamies ne savu darbu vai uzspiežam citam to darbu, ko viņam nevajag uzspiest. Mēs tagad to zinām. Mēs jau to jūtam. Un tagad mēs tik un tā iedodam. Vienalga šobrīd. Vai tas ir darbiņš, vai tā ir nauda. Ko šis nav cienīgs. Cienīgs šajā gadījumā tas nenozīmē, ka ir kaut kāda tur cieņas iztrūkums. Nē. Tas ir tas, ko viņš to kā vērtība nevar panest. Un līdz ar to, kas ar viņu notiek? Viņš iet uz leju. Jā, un kas būs jāiet mums? Jā. Mums nebūs viņš tur jābūt. Mēs būsim atbildīgi par viņu grimšanu. Jā, ka mēs viņu esam iegremdējuši. Un te nevajag ne pa kādām garīgām zināšanām runāt, te vienkārši naudas lietās. Tas var būt vienkārši naudas lietas. Saprotiet, vienkārši naudas lietas izrādās nav nemaz tik vienkāršas. Tāpēc mums pašiem ir, var teikt, trīs posmi. Pirmais posms, kad mēs paši ar savu pretestību veidojam piedzīvojumus. Un līdz ar to pretojamies kam? Tam labam, ko mums dod. Otrais posms. Mēs pārstājam pretoties, mēs tīram to, ko esam kādreiz sastrādājuši. Mēs tagad esam kļuvuši par eļmeistariem. Es tagad runāju, ka tas otrais posms. Redziet, tas otrais posms izrādās nav nemaz tik īss. Ja mēs ņemam jūs praktisko pieredzi, apgūstot pakāpes. Un trešais posms. Tas ir tas, kad mēs veidojam tos tēlus kopā, tā kopdarbība. Bet mēs dodam darbu tikai tam, kas to darbu darīs. Pēdējais ir saprotams. Jā. Tātad, ja mēs tagad iedomājamies, ka mēs kā pulciņš, nevis šitā politiskā kaut kāda vienotība, ne, vienkārši kā pulciņš, esam izveidojuši garīgas zināšanas.
kurus mēs esam gatavi iedot. Tad dosim mēs kam? Jā, tie, kuri būs izsalkuši pēc šīm zināšanām. Un kamēr cilvēks neizsalks pēc šīm zināšanām, mēs viņiem nedosim. Bet viņš taču atnācis. Viņš saka, es gribu. Ja, viņš grib. Viņš grib, kurā tas bija pirmais posms, kad mēs paši taisam grūtības. Viņš grib, nezinu ko. Sapratāt, ja? Tad šajā pirmajā posmā, kurā mēs bijām, un šeit trešajā posmā, ja mēs atrodamies, tad mēs šajā trešajā posmā ļoti labi atceramies, kādi mēs bijām šeit un gribējām to, ko neiedzām. Tāpēc arī šajā pirmajā posmā Dievs piedod viņiem, jo viņi neēdz, ko viņi dara. Otrais posms - Dievs piedod man, jo es neēdzu, ko es daru. Trešais posms - visu, ko es daru, es jēdzu. Radoši attiekties pret visu. Šajā gadījumā tā nav attieksme, tā ir darbība. Tā jau ir radoša darbība. Un, protams, ka visur tur ir bezgalīgi daudz nianses un tā tālāk. Kas svarīgi ir šajā posmā? Pirmajā. Хлеба и зрелищ. Nauda un bauda. Otrajā posmā - nauda un bauda un vēl mazliet seksu. Droši. Ne, tas ir jūga. Nu jā, tur drošības sajūta, tur arī zināšanas. Kas trešajā? Kalpošana. Tas ir tā providence, kalpošana. Un tā kā tajā trešajā viss ļoti vienkārši. Viss viegli. Tur trešajā. A mūsu ķermenis, kur atrodas? Pirmajā. Tāpēc milzīgi liela starpība starp iekšējo stāvokli un fizisko ķermeni. Un, lai to nenosviež uzreiz, ja dažreiz mēs viņu trenējam. 9.15. Un 9.15 arī. Tagad jautājums. Atkal tāds tīri pārbaudam, ja? Kā mēs vienu to pašu skatāmies no dažādiem slāņiem. Pirmais līmenis. Šī telpa ar nekādā stāvoklī nedzīvo, un mēs kaut kādā stāvoklī esam atnākuši. Arī varbūt nekādā. Tad nekas nemainās. Tas nozīmē, ka arī mēs neesam. Saprotiet? Ja šeit nav nekas, tad arī mēs nekas neesam. Tāpēc es parasti saku, ja satiksiet dievišķo spoguli, Dieva spoguli, jā, labāk Dieva spoguli, tad uzreiz sakiet vārds, uzvārds, tēvvārds un personas kods. Ja jūs pat nezināt, ko jūs labi esat izdarījis, tur atradīs. Jo slikti neko tur neierakst. Nav ko ķērnāt spoguli ar nevajadzīgiem ierakstiem. Tātad mēs pienākam pie šīs istabas. Kas ir šī istaba priekš mums? Pirmā līmeņa. Tur, kur mēs grūtības taisam.
tā otrā vieta. Matērija. Vienkārši matērija, materiālais plāns. Šito var sadauzīt, šito var sist un būs skaļi. Oi, salūz. Nekas vēl uztaisīs. Tātad var teikt, ka tā ir tāda, bērnu līdz pusauģu līmeni, tāda attieksme. Tagad otrajā līmenī mēs atkal pienākam pie šīs pašas telpas. Telpa viena tā pati, saprotiet? Tad pirmajā gadījumā šī telpa ir vienkārši, kā koki, mājas, cita mantas, smilškasti, jā. Kur mēs visu laiku tur ņemam no mantiņas. Jā, ņemam no mantiņas un mantiņu vēl iesitam pa bagu. Jā. Tad otrais līmenis, jā, kur mēs tagad runājam, kas ir šī telpa? Tur pārējie, jā, tur būs pārējie, tur būs jau daudz. Jā, vieta, kur izpausties. Tikai tāpēc, ka šitas nekur nav tālu aizgājis. Un ne tikai vieta, kur izpausties. Izrādās, tu jau tur esi izpaudies ar visām savām mantiņām iepriekšējām. Bet to tu uzreiz nesaproti. To tu saproti vēl pēc kādiem 10 gadiem. Tā vieta, kur izpaustu ētiku vai ētiku? Jā, ētiku un estētiku un vēl kaut ko. Uzstrādāt spēku vai uzstrādāt potenciālu. Darba ētika būs vēl šeit mazliet augstāk. Bet pagaidām šī telpa, kas ir miesiski garīgā vai matērija un garīgā telpa. Tāpēc tas būs daudz. Jā, bet te būs gan materiālā, gan nemateriālā. Tāpēc daudz. Tagad šitā. Un mēs te esam pie šīs telpas. Tad, jā. Jaunu stāvokļu iegūšanai. Un nē, pagaidu tulītās par stāvokli kopdarbībai, jā, bet es vēl gribētu kaut kā tādu bez kopdarbības. Tas ir pareizi, jā. Davu pašā zīmītē, tas ir vieta kopdarbība. Vēl kaut kas tāds. Zināšana, iegūšana. Tur būs jaunrad, bet vēl interesantāk nosaucam. Fāze, uz kuras var kaut ko izveidot. Jā, tā būs tā fāze, uz kuras var kaut ko izveidot. Jo tas, ko jūs šeit veidosiet, priekš pārējiem būs likums. Nē, doma tur nekad netiks. Tur kolektīva, var teikt kolektīvi vai kolektīvs, tur nevar tikt. Tikai vienīgi, ja neatrod savu Titaniku un veiksmīgi nenogrimst. Visi, tā lai neviens nepaliek dzīves. Ziniet, ja tagad būs Titaniks 2. Es nezinu, vai tas ir fakes, vai tas ir tiešām. Ko te? Nē, Titaniks 2 filmu. Es nezinu, vai tas ir fakes, vai fakes tajā YouTube, vai tiešām DiCaprio ar bārdu meklē šito savu mīļoto. Beidzot. Vai to noslīkušo? Zini, tas būtu jau praktisks. Varbūt viņš to dārgakmeni uzpeldēja. Tas nekas, ka viņš pirmā, bet es vēlreiz saku, es nezinu, vai tas ir fakes, vai vienkārši, tagad ar to mākslīgo intelektu cilvēku nodarbojas dažādi. Izklaidējas. Labi. Bet, redziet, es mazliet atviegloju. Jā, tā būs tā fāze, uz kuras mēs veidosim
Un tas, ko mēs veidosim, būs likums priekš pārējiem. Ar vienu nosacījumu. Ka sieviete būs tā fāze, a vīrietis būs tas veidotājs. Tas nenozīmē, ka mēs būsim aptuveni tā, viņi guļ, a viņš tagad ko grib, tad nē. Tas ir stāvokļi. Divu stāvokļu, divu radošu un tālāk, jā, tur jaunrad un tā tālāk kopjaunrad. Un šeit tiešām būs vīrieši un sievietes kopjaunrad. Tas ir vienīgais iespējamais. Un tas nav, es ļoti atvainojos pautu līmenī. Ja tur varētu veidot kaut ko tādu kopjaunradisku, nu tad es domāju, ka... Viens mākslīgais intelekts. Nē, nevarētu atrināt. Tātad, ja mēs tagad paņemam vēl citādāk tos nosaucam, nevis pa fāzi, bet atkal šī telpa, ja, no trešā līmeņa viedokļa. Tā ir tā mūžīgā dzīve. Tas ir tas, ko tu dari, tikai to, ko tu gribi. Jo tur nekas cits nav kā Dieva griba, mana griba, kura Dieva gribā, kura mana griba, atkal Dieva gribā, un Dieva griba ir mana griba. Tad sanāk tā, ka tas, ko gribu es, grib arī viņš. Tos, ko grib viņš, to gribu arī es. Jā, tas ir baļ elio. Nu, ja mēs runājam par eļu meistaru, jā, vai, nu, ja tādā nozīmē. Un tas ir tas visvieglākais. Bet šitie divi pārējais posmi, jā, tas no šitā uz šito un no šitā uz šito. Šeit, jā, tad starposmi. Ja šeit var būt ļoti ātrs, nu, piemēram, mēnesis, gads, dienas. Jā, šeit var būt ļoti ātrs. Nu, tā pārēja pēkšņi saprot, ka tu pēc pārējies vai pārcēries. Vai vēl kaut pārsātinājies un pēkšņi pums. Pārēja uzreiz notiek uz šeit. Tad šeit šī pārēja nenotiek tā. Šeit ir ilgs laiks jāiet. Tikai tāpēc, ka līdz šim brīdim, nu, līdz tai paštranscendencija, ja, līdz šim brīdim tajā paštranscendences, var teikt, gaitenī vai punktā vai telpā, jau ir viss iepriekšējās pieredzes, vai nu tēls, vai nu kārtība. Tāpēc arī šis posms ir ilgākais. Nu, un, piemēram, man viens cilvēks saka, es pēkšņi sapratu, ka, nu, es meklējot sevi pa pasauli, sevi atradu sevī. Es nesaku tam cilvēkam neko, jo viņš man neprasa. Iekšēji saka, nu, tagad tu esi iegājis savā iekšējā pasaulē. Nu, un cik ilgi tu ies pa to iekšējo pasauli? Nav nevienam zināms. Un, piemēram, Jēzus Kristus bija 40 dienas. Un diennakts. Ja mēs tagad to padomājam, tāda 40 diennakts. 40 diennakts varbūt tiešām 40 diennaktis. Varbūt 40 nedēļas. Varbūt 40 gadi. Tas ir nopietni. Ja tas ir atkarīgs no tā, kāda ir iekšējā kārtība.
Tātad vai tur iekšējā pasaulē jau ir sakārtots, kā koks, vai koks ar mantiņām, piemēram. Tad tu aptuveni jau to visu redzi. Vai kā tu saki, skatos visapkārt, šķiet, ka vieglāk nevis iztīrīt, bet visu izmest. Tas no tāda viedokļa. Bet sanāk tā, ka ārēji mēs mantas varam izmest. Jā. Un arī pat runājot par remontu, normālu remontu, kurš ir jātais laika pa laikam un tā tālāk, par to neapspriežam. Bet ārēji mainot, nekas nemainīsies. Jāmaina ir iekšēji. Un tāpēc tā iekšējā ir tā stāvokļa maiņa, pieejot pie jebkuras telpas. Un tas ir tas viss sarežģītākais vai visilgākais posms. Tāpēc ieraugot to eglīti ar mantiņām, pieņemsim, tur ir tajā iekšējā pasaulē. Kas apkārt eglītei? Dāvanas. Tas ir pie eglītes. Apkārt eglītei. Saprotiet, ja? Un jo plašāks ir tas redzējums, jo lielāka kārtība iekšējā pasaulē. Un tad, kad šī kārtība pilnībā sakrīt ar to, kas ir šeit ierakstīts, tad arī notiek tā paštranscendence. Un tajā brīdī tad cilvēks arī tikai sāk savu skolotāju ceļu. Tā kā tas ir tāds interesants posms. Jā. Tūlīt būs pārtraukums. Ja jums nav jautājumu, tad es taisu pārtraukumu. Bet jūs nekur neiet.